jāsaka, ka bērni izvēlējās mūs, nevis otrādi. Vai ne? Un gan vienam, Martiņai bija 3 gadiņi jau, un Samantai bija laikam 3,5. Martiņai jau ir 12, un Samantai ir 8. Nu, Martiņa visvairāk redzēja Gitu pie plīts, tādā pareizā vietā. Vai ne? Un tad tas skaidrs, ka tā bija mamma jau uzreiz. Mani tur vēlāk tā ievēroja. Viņa kaut kā ļoti ātri mums pieņēma. Es arī nejūtos, ka vispār viņa nebūtu manē, ja viņi ir mani bērni un pareizi, vai ne? Jāsaka, ka bērniņtiesa daudz palīdzēja. Uz svētkiem vienmēr bija dāvanas, pareizi. Un jāsaka, ka tas darbs, ko dara bērniņtiesas, ir ļoti svētīgs un vajadzīgs. Es saprotu, ka tas ir grūts. Mēs tā nekad neesam domājuši, kad vai varētu paņemt, vai ne, vai mēs kādreiz varētu atteikties, vai ne. Tā doma vispār nav nekad domāta, bet viss tā notika, un viss tā ir. Labi mums iet. Mēs visur braukājam tētītim līdzi uz visiem koncertiem. Kopīgi ēdam, kopīgi pateicamies par ēdienu. Ejam uz baznīcu. Visu mēs daram kopā. Tā mums sarunāts, un tā mēs arī dzīvojam. Tas ir mans dzīvesveids 24 stundu garumā. Un es zinu, ka teorijas saka tā, aizej mājās un noliec plauktiņā to, ko tu dienā esi sastrādājis, bet mēs nevaram to nolikt plauktiņā, jo vienkārši mēs dzīvojam caur šiem bērniem, viņu vecākiem, visiem. Tā ir mūsu dzīve. Ne tikai mūsu dzīve, bet arī mūsu ģimeņu dzīve. Jā. Tāda rutīnas stāvoklis vispār nav iespējams, man liekas. Nav iespējams. Kā tu var nolikt kaut kādas emocijas malā, mīlestību vai emocijas pārdzīvojums uz to cilvēciņu mazos dvēseli, kas tā kā cieš, ko tu redzi, kam tev jāpalīdz. Tās jau nevar noturlināties. Es tiešām uzdodu savu jautājumu. Kāpēc es te strādāju vai es gribu te strādāt? Man liekas, to nevar tā atbildēt vienkārši. Tās bija ļoti lielas šaubas šajā darbā. Jā, man tad tā kā no tā varmākas tika saņemta draudi, tur bija pat krimināla procesa, tur bija viņš kala nežēlīgus plānus, es veselu mēnesi, kamēr viņš vēl nebija apcietināts, kamēr strādāja mūsu policijas, staigāja ar pistoli somiņā. Un tad bija šī sajūta, vai atstāt savus bērnus bez mātes, vai izglābt tos bērnus. Un tad tie svaru kausi, man laikam tomēr viņi nosliecās par labu saviem bērniem. Arī ir bijusi tāda situācija, ka man ļoti nopietni draudēja visai manai ģimenei un arī maniem bērniem. Un ja mēs tā atskatāmies, cik daudz mūsu darbā ir bijuši tie pozitīvie brīži, par kuriem mēs tiešām priecājamies, un ir bijuši arī ļoti daudz bēdīgi brīži. Tad, kad es arī pat esmu domājis vairākas reizes par to, ka varbūt jābeidz šis darbs bāriņtiesā, varbūt jādara ir kas cits. Mēs jau Audžu ģimene esam gandrīz 5 gadus. Un par šito laiciņu mēs 2 meitus izaudzinājām, un viņa aizbrauca uz Franciju. Bija ļoti žēl šķirties. Ļoti negribas vispār Audžu bērnus tā kā laist no sevim. Jau pieraduši pie viņiem. Ne tas, ka tu pieķeries bērnam, tas ir fakts, jā, bet ir otrādi, ka bērns pieķeries pie tevim, un bērns negrib aiziet prom kaut kur. Un ir taču iespēja Audžu ģimenēm atstāt to bērnu. No sākuma es biju galīgi pret.
Es teicu, ka sieva lidinājas mākoņos, ka tas nav realitāte, ka mēs netiksim ar to krastā. Tā Maruta it kā atrunājusi mani. Viņa teica, tev nav uzreiz jādod piekrišana. Tu vari pamēģināt. 2 nedēļu laikā izejam mēs Rīgā kursus, un tā uz tekošo sapuls kārtējo reizi pārprasīja mums, vai mēs tiksim ar to galā. Tā man bija šaubas vēl lielāks pēc to mācības kursa. Tā piezvanīja no Cēsīm un piedāvāju bērnus ar slimību, cēlekijā. Tā es biju atkal kategoriski pretī. Es teicu, mēs neiespējami nevarēsim pavilkt. Bet sieva vienalga pret maniem vārdiem, vienalga paņemusi ar lieliem škandaliem, bet tomēr bērni bija ģimenē. Ar grūtībām, bet 2 gadu laikā ir pierāds pie bērniem tā, ka negribēja viņus atdot prom. Bet tā kā bērniem bija 3. māsa, es nebiju tiesīgs viņus šķirt no viņa. Ar sievu es teicu, ja pirmā ģimene viņus nepaņems, paņemsim bērniem aizbildniecībā. Bet sanāca tā, ka tos bērnus uzreiz pirmā ģimene paņemusi visi 3, un burtiski dienās laikā noņemuši no mums, ja viņi pat neiedeva laicīgi atvadīties no viņiem. Tas bija baigais skarbs jautājums. Pēc to jautājumu es sievai teicu, ka tas ir pēdējie bērni, ko mēs ņemuši. Tad tajā pašā vasarā pēc mēnesi mēs no bērnunām paņemuši brāli, māsu. Puisitim bija 2,5 gadiņi, tad tas man bija vēl lielāks problēmas. Tā kā es ir pierasts pie meitenēm, te ģimenē parādās vēl viens vīriešu loceklis. Man sākas problēma. Viņš mani neklausās. Tā mēs braucam uz to bērnunām. Es atkal gribēju to bērnu dabūt aizbildniecībā. Un te pēkšņi atkal kārtējo reizi piezvanījusi mums no Cēsīm. Un te nākusi Kristiāna, 12 gadu vecs meitenīte. Es biju atkal apstulbs, var teikt tā te, kā es tikšu galā ar tik pieaudzis bērnu. Viņš tā kārtējo reizi mani neklausīsies. Tā kārtējo reizi mums atkal bija zvans no Maruta un piedāvājusi mums bērnu invalīdu. Es biju kategoriski pret. Nepagaida 3 mēneši, un mums atkal telefons zvans un piedāvā to pašu bērnu otrais. Tā mūsai ģimenei ienāca Līga. Ieraudzīja to mazo bērnu gultiņā. Bija maziņš kamuliņš, eņģelīts un neaizsargāts. Tas bija burtiski dienas jautājums. Un vispār man tā doma paņemt viņu aizbildniecībā. Tā kā mūsajā ģimene locekle jau. Jo man jau bija grūti pat atvadoties no tiem franču bērniem, jo burtiski tagad katru dienu datorā ieiet iekšā un apskatās, vai viņi kaut ko mums uzrakstījuši. 1. gadu viņi tā kā rakstījuši, bildes sūtījuši mums, bet jau gads ir klusums un tāda nezināšana klusums. Nevar zināt, kā viņi tur labi iet, kā nelabi. Bet cer gan jau kādreiz vēl dabūs zināt kaut ko pa viņam. Kad tas lēmums jāpieņem, tad ir tā roka jāceļ. Vai mēs liekam tani audžu ģimenē to bērnu, vai atstājam viņu tur pie tās mammas un pie tā tēta. Jo, piemēram, Vīto ģimene, viņi sasniegusi milzu augstu tādu harmoniju savā ģimenes dzīvē. Visi tie bērni dzied tādā, dievu tur garā, viss tā dzīve norit, viss ir saskaņā ar dabu, ja? Un mīļa, un ir arī uz mūsu zemītē ģimenes, kur tā harmonija ir, ka nav ko ēst, un ka dabū vienu maizes donu, un viss ir priecīgi. Un ka tā ir milzīga laime, un tad, kad to bērnu izņem no tās ģimenes, un ieliek viņu tagad Vīto ģimene, piemēram. Viņš ir nelaimīgs.
likums jau nenosaka kritērijus, kad ir tas bērns jāizņem no ģimenes. Un tā ir tā mūsu intuīcija, mūsu tā lielā pieredze, kas pateiks ņemt vai nē. Bieži vien tas cilvēks rod harmoniju pilnīgi antisanitāros apstākļos. Un tad ir, mums tādā sēdē ir jābalso, jāceļ tā roka. Un tad ir, atkrīt visu tā likumdošana un paliek tā tavu cilvēciskā sirdsapziņa. Un tā saskaņa ar Dievu. Vai man, kā cilvēkam, vai man ir tiesības iejaukties šī bērna liktenī? Un cik dziļi, un cik dziļi es to drīkst darīt? Man šķiet, ka šī ir viena no jauniešu iespēju mājām. Jo šie ir jaunieši, kuri nonākuši pie mums no Īslītes SOS bērnu ciemata, ka pēc 9. klases ir jāizdara izvēle, un viena no izvēlēm ir turpināt aprūpi jauniešu mājā. Tas ir mācīties rīkoties ar naudu, mācīties rīkoties ar savu brīvo laiku, mācīties kopā sadzīvot ar tādiem pašiem jauniešiem, mācīties izmantot iespējas, ko piedāvā gan projekti, gan SOS sistēma kopumā. Es domāju, ka man ir paveicies, piemēram, ka es esmu nonācis šādā sistēmā, SOS sistēmā, jo te ir daudz vairāk iespējas, tu vari vairāk kaut kur tikt prom, vai aizbraukt uz ārzemēm, piemēram, pie ģimenes tu tā nevarētu. Jā. Bet, protams, es jau satiekos ar mammu, tur tēti dažreiz. Ar mammu jau bieži jau. Viņa Rīgā dzīvo, es jau arī mācos Rīgā, tāpēc katru dienu varētu satikties ar brāļiem arī. Un vispār nedomāju par to, kas ir kādreiz bijis. Tas jau ir pārgājis jau. Tā. Ir vajadzīgs piedot tai pagātnei un sadzīvot ar to un izrunāties ar tiem cilvēkiem, kāpēc tieši tā ir noticis. Jā, tas jau sen ir pārgājis. Jā, satiek, ka jau normāli visi. Lai iet atpakaļ pie vecākiem, es jau neiet, domāju, jo šeit ir vairāk iespēju. Piemēram, tu skola var arī, kaut kādā augstākā skolā var ieiet tā kā caur šo sistēmu vieglāk ir. Piemēram, vecāki nenodrošināt varbūt tādu iespēju. Tā. Es šeit nokļuvu pirms apmēram 13 gadiem. Uzaudzināja man mamma Ilizena, kurai es arī esmu īstenībā ļoti pateicīga par to, ka viņa tā kā neļāva man baigi padoties. Pabeidzu 9. klasi un nokļuvu šeit jauniešu mājā. Bija grūti iejusties jaunā vidē, jaunā skolā, jaunus draugus, protams, iegūt. Mana ģimene šobrīd ir visi šie jaunieši. Par māsu uzskatu Māru. Protams, vēl brāļi, Jānis un Juris, ar kuriem arī esmu 13 gadus jau kopā. Ar Māru mēs savā starpā runājām, kā tas bija kādreiz, kad mēs bijām pie vecākiem. Un kā mēs tur, kad maziņas bijām, dzīvojāmies. Es zinu, ka tur, kur es agrāk dzīvoju, man to nespētu nodrošināt. Es priecīgs, ka man ir izvilkt no sūdiem, un kur es tagad pats varu iet uz priekšu un neiet vecāku pēdās. Un šādi tad es aizdomājos un aizbraucu arī ciemos pie īstiem vecākiem, bet tā kontaktu saglabāju, bet atpakaļ es domāju, es negribētu. Tur ir, saprotu, ka šeit ir daudz labāk un tādas pašas un vēl vairāk iespējas nekā tur esot. Es domāju, ka mans dzīves stāsts ir bijis. Teikšu tā, ka no pašas padibenes līdz pat, es teiktu, paradīzai, un esmu priecīga par to, kur esmu nonākusi. Konkrēti manā bērnu tiesā ir viena tāda sieviete, Ieva Valtera, un pagājušajā gadā, kad man palika 18 gadi, viņa bija atbraukusi uz dzimšanas dienu, atveda man dāvanu, segu. Kopš bērnības man ir mazliet varbūt tā iekšēji nepiedodama, jo viņa man ir atņēmusi tā kā vecākiem, bet,
Tagad esmu izaugusi no cilvēciskā viedokļa, es saprotu, ka viņi ir izdarījusi tiešām ļoti labu darbu. Tie, kas pirms 15 gadiem, kas bija mūsu redzes lokā kā bērni, šobrīd viņi ir kā vecāki. Un viņi atkal rada bērnus. Un viņi